Piedalījāmies seminārā, ko vadīja Rīgas domas attīstības departaments, un tas bija domāts Rīgas domas deputātiem sadarbībā ar ekspertiem. Semināra mērķis bija apspriežot dažādas mūsuprāt skandalozas tēmas, pēc tam darba grupās kaut ko apšubināt, vienoties un izdomāt to, kā gan mēs šo te visu varētu ieviest. Nesanāca. Šī diskusija, ko mēs te šobrīd pieredzam, un arī tā ievilināšana darba grupās vairāk līdzinās tam, ka mums ir iedota virve, sasienēt sev kājas, mums jāizdomā 15 veidi, kā sasiet sev kājas, un neviens neiedomājas izņemot mums tās kājas nav jāsasiet. Atvainoju, bet mēs neklusēsim, ja mums piedāvā acīm redzam skandalozas un absolūti muļķīgas idejas. Mākslas ieviešana iebraukšanai Rīgā, jeb zaļo emisiju zonas ieviešana. Ļoti interesanti ir izrādījās tā, ka Latvija pati muļķības pēc vienkārši piedāvājās zonas ieviešanai. Igaunija pateica, ne, paldies, mums nevajag. Tā vietā, lai to atceltu, atrastu vainīgo un sodītu, mēs tagad savācamies un domājam, kā mēs varētu šo te zonu ieviest. Nu, padomāsim gan. Lūk, tik muļķīgs pasākums, es teiktu, bija mums Rīgas domas attīstības departamentā. Mēs, protams, neklusējām. Šodien vārdiņi jāatvieš kategoriski pret šādu te zemo emisiju zonu ieviešanu. Rakstiet, ko jūs domājat par zaļo emisiju zonu. Starp citu, daži deputāti izteicās, ka viņi ir pār maksas iebraukšanu Rīgas centrā, un daži deputāti jau pat aplēsa cenas, kuras varētu iekasēt no automašīnām iebraucot Rīgā. No 3 līdz 5 eiro. Es tikai brīnos, kāpēc šie deputāti, startējot uz pašvaldību vēlēšanām, savā programmā neieviesa šo te savu brīnišķīgo ideju.